Vienā no iepriekšējiem video es jums stāstīju, kā panākt pilnredzamību uz kosmētiku. Šajā video savukārt es jums pastāstīšu, kā visu šo brīnumu noņemt no acīm līdz sejai un kā to sakopt, lai mūsu āda būtu perfekti gatava nākamajai kosmētikas uzklāšanai. Ne jau problēma ir tajā, cik daudz mēs liekam uz ādas, bet problēma ir tajā, kā mēs kopjam ādu pēc tam, kad mēs esam uzlikuši to slāni uz savas sejas. Tāpēc šodien es jums parādīšu, kā šis viss noiet nost un kā panākt to, ka mūsu āda ir tīra, kopta un gatava nākamajai kosmētikas sezonai, ja nākamajā dienā, tīri teorētiski, ja izkrāsoties katru dienu. Tāpēc pirmā lieta ir, protams, es noņemšu savas kropstiņas, tāpēc, ka nevienam tas baigi nav nepieciešams, kad mēs ņemam no kosmētiku. Un es paņemšu vatītes, kuras var iegādāties Es paņēmu šīs vatītes un es izmantošu šo L'Oreal Eye and Lip Express Makeup Removal. Šis ir mans visu laiku mīļākais kosmētikas noņēmējs, tāpēc, ka pirmkārt viņš ir ar eļļiņu iekšā, tādēļ viņš noņems arī visu ūdens no trīgo kosmētikas man ir sejas, kā arī viņš attīrīs visas manas poras. Vienīgais viņiem ir jāsajauc, tāpēc, ka eļļa ar ūdeni atšķīst, un es samitrināšu visas savas vatītes. Kārtīgi samitrinam. Un es uzlikšu uz acis. Paturēšu reāli nedaudz. Es nespiežu stipri, es spiežu ļoti maigi un kustinu no viens puses uz otru, lai mana tuša un kosmetika visa atmirkst un lai es varu to noņemt. Oh, wow, šis nav skaistākais, kā esam izskatījusies internetā, vai ne? Es pavilku jūs nedaudz tuvāk, lai es redzētu, kā es ņemu nost kosmetiku tūplānā, lai mēs visi varētu redzēt, kas te notiek. Un es vienkārši velku riņķveidīgi, tad es skatos uz augšu un velku zem acis. Un es paņemu un savelku viņu šādi. Nevis savelku, bet paņemu uzlieku uz pirksta šādi. Un kustinot viņu šādi, es vienkārši ņemu nost skropstošu no acis. Protams, man ir spogulīts priekšā, lai es zinu, ko es daru. Un ļoti svarīgi noņemt skropstošu no savām skropstām, tāpēc, ka tas neļaus viņām augt un būt kulām. Tāpēc skaistām. Un neuztraucieties, ka jums nesanāk noņemt kosmetiku no acīm vienā piegājienā. Tāpēc, ka tā ir ūdensnotrīga kosmetika, tas nenotiek tik easy. Bet es ļoti mīlu ūdensnotrīgu kosmetiku, tāpēc, ka man taisnas skropstas un tā tas dzīvē notiek. Es paņēmu tīro un es vienkārši pārliecinos, ka esmu noņēmis visu skropstošu nost. Jā. Un es noņemšu no šīs sejas. Man nav tā, ka es notīru savas acis un pēc tam es tīru visu pārējo. Es vienkārši daru riņķveida kustības. Palielam, lielākoties liekas uz dzīves. Cik esmu pamanījusi, es sāku ar aci, pēc tam es notīru pieri, tad es notīru vienu sejas pusi. Un es riktīgi, kārtīgi izberžu savu ādu, ne jau, ka es to daru sāpīgi, bet es to daru uzmanīgi un pārliecinoši par to, ka es gribu noņemt kosmētiku. Un jūs varat redzēt, cik ātri es noņemu visu kosmētiku, tikai tāpēc, ka tas ir labs kosmētikas noņēmējs, ko lai saka. Un es ņemu atkal jaunu. Un es paturu, vigli, uz acīm, un sāku noņemt uz acīm. Wow, šis nav tā kā, wow, cik smuki. Tad, kad man viss ir noņemts no sejas, protams, es neesmu dušā, es neesmu vannā, bet es gribēju jums parādīt, kā es attīru savu seju ar Nivea Daily Essential Refreshing Facial Gel, kas ir ļoti, ļoti jauks. Un tiešām attīra iekšējās poras tik ļoti labi. Es izmantoju uz tādas birstītes, kuru es iegādājos ārzemēs, bet es nezinu, vai rokās tāda ir pieejama. Un viņa negriežas, bet viņa vibrē ļoti stipri. Tā kā viņa rada vibrācijas. Un es jau viņus samitrināju, tā kā nedomāju, ka es vienkārši sausu produktu uz sejas klāju. Un parasti viņi saputojās, bet šodien es izlēmu. Un pati birstīte. Viņa paliek nedaudz dzeltena, tāpēc, kā jūs redzat, ir nedaudz produkti palikuši. Un kāpēc viņa vibrē, tāpēc, ka viņa sit laukā visu no porām. Un es kārtīgi nomedies ar seju.
Un šis Nivea krēms reāli palīdz man, pateicoties tikai šim, man nekad nav pumpu. Un cilvēks saka, ja tu lieti daudz kosmetikas, tu esi seja pumpās. Es neteikšu tā. Man mēdz būt pumpas, bet ārkārtīgi reti. Un, kad es lietošu šo produktu, gandrīz nekad. Tad, kad tas ir done, man ir mitras dvielītes. Jūs to vienkārši noslaukat, jūs, protams, varat aiziet līdz vannas istabai un nomazgāt savu seju, bet man ir ļoti mitras dvielītes. Un reāli man sajūt, ka mana āda ir vienkārši spīdīga. Un neņemat vairāk, ka viņa ir sarkana, tāpēc, ka man ir rozācija. Un tā ir vienkārši mana ādas kondīcija. Tas nav daļa tā, kā es viņu nomazgāju, bet tā, ka viņa vienkārši tad ir. Kad es to esmu izdarījis, es lietoju Smoothing Scrub, šo Kiviju L'Oreal. Man ļoti patīk šis, tāpēc, ka šis pirmkārt mitina manu ādu, un otrakārt šis produkts attīra poras, kuras man gribās attīrīt papildus, kas ir apkārt degunam, un es viņu nelietoju kā sejas maskas, viņa reāli vienkārši ņemu un masēju savas vaigos. Man vaigos vienmēr ir tāds kā sausumiņi, tieši šeit, un es neteikšu, ka šis ir vislielākais skrabis. Es domāju, ka es paņemtu eļu un cukuru, jums sanāktu labāks skrubs par šo, bet, ja jums, piemēram, ir problemātiska un jūtīga āda, tad labāk nelietojiet eļas, tāpēc, ka tas vienkārši aizdabēs jūs poras, un jums būs vairāk iespēja dabūt kaut kādu, nezinu, pumpas, aknī, tāpēc arī to. Un es vienkārši apkārt degunam, kur man ir specifiski savs āda, un man vienmēr ir savs šeit, tāpēc es vienkārši iemasēju. Un pēc tam es ņemu atkal mitru dvielīti. Kā arī šis skrubs ir ļoti salds, kas ir ļoti dīvaini, man tikko jākadināt mutē. Reāli. Nepatīkami salds. Tad, kad mūsu āda ir tik tīra, ka mēs novelkot ar pirkstiem jūtam, cik ļoti viņa ir tīra, es vienmēr mitinu savu ādu, un es dievinu šo mitinošo gēlu no Garnier, kas ir Botanical Balm Honey 3-1. Šis reāli ir amazing. Amazing. Un es vienkārši klāšu viņu. Viņš man tik ļoti patīk, ka viņš man ir beidzies, bet man ir pilns viens citur staistībā. Man ir rezervīts. Un es viņam biezā slonī klēpoju sānu. Un tad es viņam ļauju iesūkties kaut kur stundu. Un ticēt man, šis ir tik labs, ir tīpaši jums ir savu sānu. Šis vienkārši ir pēc sajūtas, kā es nevaru, tā kā reāli ļoti dārgs mitinošais krēms. No high end vismaz. Es viņu tā ļoti bagātīgi iesmērēju. Šādi. Un jūs, protams, to neredzat, bet man āda ir tik ļoti mitrināta. Un, kad ir pagājusi pusstunda un ir pagājuši aptuveni 230 minūtes, es lieku šo Neutrogena Hydro Boost mitinošo krēmu pa virsu, lai viss šis kopā vienkārši mitrinātos. Un es to parasti lieku uz miegu, šo mitinošo krēmu. Tieši šo kombo es lieku. Un tas manai ādai vienkārši nākamajā dienā viņa tik ļoti svaiga un tādās. Reāli, viņa var redzēt, cik ļoti viņa ir mitrināta. Un tas arī viss. Un jūs ādai gatava nākamajai kosmetikas uzklāšanai. Un, kad es vienmēr klāju, es sasildu rokās nedaudz. Vai arī es sasildu uz sejas jau ar rokām. Tāpēc, ka produkti labāk uzsūcas, kad viņi ir ķermeņa temperatūrā. Tas ir tāds pro tip. Un tas ir arī viss šim video. Šādi es noņemu savu kosmetiku un neņemiet vērā manas apsvērtumus. Tā ir tāda dzīve. Un es ceru, ka šis jums palīdzēs saprast, kā ņemt savu kosmetiku
kā to tiešām vajag ņemt nost un kā rūpēties par savu ādu. Protams, visi mitrinošie krēmi sejai ir domāti taukainai, ir domāti sausai ādai, bet ja pieņemsim, jums ir taukaina āda, jums tik un tā vajag mitrināt savu ādu, tāpēc, ka jums izdalās visi šie mitrumi no savas sejas, tāpēc, ka jums nav pietiekami mitrināta seja. Cik tas ironiski neskanāt, jums vajag mitrināt savu seju stipri vienmēr, lai jums nebūtu tik seja taukaina ikdienas gaitā, kas ir ļoti ironiski. Bet, jebkurā gadījumā, visi šos produktus, ko es lietoju, var iegādāties drogās. Visi šie produkti ir domāti, piemēram, kaut šis mitrinošais krēms ir arī domāts priekš taukainai ādai, ir arī domāts taukainai ādai visi šie mazgāšanas krēmi, tāpēc, ka viņi visi iznāk vairākās sērijās, kā piemēram sausai un taukainai vai kombinētai ādai. Tāpēc atrodiet savējo perfekto kopšanas līnijas duo, trio, quattro drogās un neaizmirstiet to, ka skaistas ādas ir jākop arī. Visas ādas jākop. Un jā, neaizmirstiet piesakot drogas kanālam un tiksimies nākamajā video.